Jā, vēlreiz esiet visi sveicināti šajā svētdienā. Un tiešām prieks, ka varam būt daudz un dažādas paudzes šeit. Un, protams, paldies arī visiem, kas vadīja šo Fusion nometni. Paldies īpaši arī Kevinam un Amerikas komandai par upurēto laiku un līdzekļiem, lai būtu kopā šeit. Thank you, Kevin, especially for your heart to Latvia and to our young people, and thank you for all your American team for coming here. And may music, friendship, and God will continue to be with you this summer and also all the life. Thank you, and please greetings to your church when you come back. Mēs domāsim šajā svētdienā par lasīto Kristus līdzību. Es pieļauju, ka šeit kādi ir, kas ir piedzīvojuši padomu gadus. Varbūt ne pārāk daudz, bet kādi. Un viena no tādām padomu laiku iezīmēm bija tā, ka izejot no mājas, vienmēr līdz bija tāds tīkliņš vai sliktākā gadījumā šņurīts vai aukla. Jo padomu gados nekā nebija. Un ja nejot pēkšņi kādā veikalā kaut kas parādījās, lai tad ir kur ielikt. Un ja nu pēkšņi kaut kur sāka tirgot tādu brīnumu kā toaletes papīra ruļļos, tad vienmēr bija tas šņurīts, ko varēja izņemt un savērt un pārnest mājās, un tad cilvēki bija laimīgi. Padomu gados tik daudz kā nebija. Varbūt cilvēki tad bija radošāki, izdomas bagātāki. Šodien visa kā ir pietiekoši. Padomu gados varbūt pat bija nauda, bet nebija ko pirkt. Šodien daudz kā ir, bet ļoti bieži mums pietrūkst naudas. Un šodien tā problēma ir izvēle, kad ir tik grūti no tā klāsta izvēlēties to vislabāko. Bet tā izvēles grūtība jau nav tikai uz lietām un mantu. Arī šodien tā tendence ir tas pats attiecībā uz cilvēkiem, ka visur tiek pieprasīti vislabākie. Un tāpēc šī sacensība par to, kas ir vislabākais, jau ir no mazām dienām. Un tāpēc domāsim kādas trīs patiesības, ko šī lasītā līdzība no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas mums saka. Un tas pirmais vārds, jeb tā pirmā doma ir atšķirības, jeb dažādība. Templī, jeb dievnamā, iegāja divi cilvēki. Pilnīgi pretēji cilvēki - farizejs un muitnieks. Un, kad Jēzus stāstīja šo līdzību, tas nebija pārsteidzoši, ka viņš min, kad farizejs iegāja dievnamā. Tas bija labais, tas bija pareizais, tas bija vajadzīgais, vērtīgais cilvēks. Un tas bija pilnīgi saprotams, ka tāds atnāk dievnamā. Bet tas pārsteidzošākais bija tas, ka dievnamā iegriezās arī muitnieks, nodokļu ievācējs. Tas grēcīgais, nicināmais, nekam nevajadzīgais, nederīgais, sliktais. Un ko Jēzus ar to gribēja pateikt? Es gribēju pateikt to, ka Dievu meklē visi cilvēki. Ka Dievs ir vajadzīgs visiem cilvēkiem, gan tiem labiem, gan tiem sliktiem. Un tas mums liek arī domāt, bet kāda ir mana attieksme pret citiem cilvēkiem, kurus es nepazīstu? Kāda ir mana attieksme pret svešiem? Kāda ir mana attieksme arī pret tiem, kas varbūt ienāk dievnamā, jeb tuvojas Dievam, kas ir atšķirīgi un citādāki nekā es? Mēs jau dažādi varam vērtēt cilvēkus. Mēs gribam noskaidrot viņa pagātni, kas viņš ir bijis. Mēs varbūt domājam par šodienas viņa statusu, ko viņš dara, kas viņu interesē. Mēs arī varbūt novērtējam, vai viņš ir bagāts vai nabaks. Mēs arī ieklausāmies sabiedrības viedoklī par kādiem cilvēkiem. Un tomēr tas
labais viedoklis veidojas no mūsu pašu personīgiem pieņēmumiem. Un mēs novērtējam cilvēku pēc viņa izturēšanās, pēc viņa valodas, kā viņš runā, pēc tās saskarsmes, kas mums ir bijusi. Un jāsaka, ka arī ļoti bieži jau mēs dodam kādu vērtējumu cilvēkiem, kurus īstenībā mēs nemaz tik labi nepazīstam. Bet Bībele mums dod arī kādus vairākus kritērijus, jeb soļus, kā tad izturēties pret svešiniekiem, kā tad izturēties pret to cilvēku, kas ir citādāks, atšķirīgāks, kas mums nav tik labi pazīstams. Un tur Jēkaba vēstulē 2. nodaļā, 1.9. pantā mēs lasām to, kad ir jābūt ļoti uzmanīgam vērtēt cilvēku pēc ārējā, pēc redzamā. Mani brāļi, lai mūsu godības kungs Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaiga uzlūkošanu. Bet, ja jūs cilvēku vaigu uzlūkojat, jūs darat grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Redziet, cik spēcīgs brīdinājuma vārds ir vērtēt cilvēku tikai pēc tā ārēji redzamā, ja pēc tām birkām, kas viņam dažkārt tiek piekarināts. Tur 2. korintiešu 4. nodaļā Pāvils saka, mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas ir neredzams. Redziet, svarīgāks par šo ārējo, svarīgāks par statusu ir tas, kas ir cilvēka iekšēnē. Kāda ir cilvēka personība, ko cilvēks ir pārdzīvojis, kāda ir bijusi viņa pagātne, jo tā būtība nāk no neredzamā. Tāpēc būsim uzmanīgi pēc tā pirmā iespaida. Vēl kāds princips, ko Bībele saka, ir svarīgi saprast būtisko, saprast to patieso īsto. Un tur Mateja evaņģēlijā 23. nodaļā Jēzus runā par farizejiem. Jūs liekuļi, jūs esat līdzīgi nobalsinātiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādi netīrību. Jūs no ārpuses izrādaties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Redziet, tā patiesība ir pilnīgi citādāka nekā cilvēki mēdz uzskatīt. Un tāpēc, lai mēs varētu dot kādu novērtējumu, mums faktiski ir labi jāpazīst tas cilvēks. Vēl kāds kritērijs, ko Dievvvārds saka, izturēties ar vienādu attieksmi. Mums jau tie cilvēki, kas patīk, pret tiem mēs esam laipni, mīļi, atsaucīgi, kas mums nepatīk, tos mēs nemaz neredzam. Bībele saka, tā nē, tur Romiešiem 12. nodaļā, 16. pantā, turiet vienādu prātu, cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Un, protams, Bībele dod vēl kādu universālu principu, kas ir svarīgs jebkurās attiecībās ar cilvēkiem. Tur Jēkaba vēstulē 2.8. Jūs pildat ķēnišķo likumu pēc rakstiem, tev būs savu tuvāko mīlēt kā savu pašu. Tad jūs darat labi. Mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Un redziet, arī mums pat draudzē vai kādā ticīgo kopienā jābūt uzmanīgiem, ka mēs pret kādu svešu vai nepazīstamu neizturamies pēc savas patikšanas, kas man patīk un kas man nē. Un mēs varētu sev tā pajautāt, vai es esmu atvērts, vai es esmu draudzīgs, pretīm nākošs arī cilvēkam, kas ir citādāks un kas ir svešs. Padomu gados šad tad ateisti nāca dievnamos un klausījās sprediķus, vēroja, kas tur notiek, un tad rakstīja kaut kādus rakstus pret reliģiju. Un kādā no šiem rakstiem bija raksts par mūsu Mateja draudzi, kur kāds ateists rakstīja, ka viņi ir ļoti draudzīgi un viesmīlīgi, un ka šo draudzīgumu un viesmīlību pret citiem viņi izmanto kā instrumentu, kā līdzekli, lai piesaistītu sev jaunus ticīgos. Labs novērojums. Un tas jautājums ir, vai mēs esam atvērti, vai mēs esam draudzīgi, vai mēs gribam kādu iepazīt un uzrunāt.
kādā norvēģu jauniešu seriālā galvenai varonei Norai pie spoguļa ir piesprausta līmlapiņa, un katru rītu, kad viņa pieiet pie spoguļa, šī līmlapiņa atgādina šo uzrakstu. Ik viens, kuru tu satiec, izcīna kādu cīņu, par kuru tu neko nezini. Tāpēc esi laipna vienmēr. Cilvēki ir tik dažādi, viņi ir tik atšķirīgi. Un tas labākais, ko mēs varam darīt, ir priecāties par ikvienu, kurš tuvojas Dievam. Atbalstīt ikvienu, kurš meklē Dievu. Stiprināt ikvienu un vērtēt ikvienu pēc tā, cik viņš tuvojas Dievam. Tas otrs vārds ir salīdzināšana. Mēs šeit redzam šajā līdzībā, šajā stāstā, kur farizejs un muitnieki tiek pretstatīti viens otram. Viens ir labais un viens ir sliktais. Un redziet, kā tad var noteikt, kurš ir labais? Tikai salīdzinot. Un salīdzināšana dažkārt ir visu problēmu sākums. Tāpēc, ka ir tik grūti izvēlēties. Un šodien dažādos līmeņos un kompānijās, valsts iestādēs, pat izglītības iestādēs, visur tiek veicināts šī cīņa un sacensība, šis skrējiens pēc labākā, pēc pirmā. Konkursi, nolikumi, kritēriji, sacīkstes, kurš ir labākais, kurš ir pirmais. Un vai tas nav savā ziņā ļoti nežēlīgi un pat es teiktu traģiski, ka visa izglītības sistēma tiek pakārtot pēc kādiem vienotiem standartiem, kuriem jāatbilst visiem bērniem vienādi. Un taču tas Dieva princips ir, ka katrs cilvēks ir unikāls, katrs cilvēks ir īpašs, bet tev ir jāatbilst visiem vienādi izstrādātiem standartiem. Un vēl trakāk ir, ja tas notiek ideoloģiski, jeb tādā pasaules uzskata ziņā. Pāvils runā par to, ka katram cilvēkam ir savs varēšanas, savs spēja, jeb ticības mērs. Tur Romiešiem 12.3 Pāvils saka: es jums ieteicu ikvienam tā žēlstības vārdā, kas man dota, neliekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram ir piešķīris. Redziet, Dievs katram ir piešķīris kādu mēru. Dievs katram ir piešķīris kādu spēju, kādu dāvanu, arī ticību Dievs ir licis cilvēku sirdīs. Un tā ir tik atšķirīga. Un tāpēc dzīvot saskaņā ar to, un mums nav jāsatrauc, ka kādam ir lielāks vai mazāks mērs, bet jāpateic par to, ko Dievs man ir devis. Redziet, un tad kas tad notiek ar šiem diviem cilvēkiem? Farizejs atnāk uz dievnam un iesāk ar pateicību. Skaidrs, ka pateikties ir labi, bet par ko viņš pateicās? Viņš pateicās Dievam par to, ka viņš ir tik labs. Viņš sevi slavē, viņš sevi cildina, viņš sevi izceļ. Farizejs pasaka Dievam un citiem: redzi, cik es esmu labs, cik es esmu patīkams. Farizejs pat arī dod kādus piemērus, lai tā lieta nav tikai runāšana, bet arī balstīta uz faktiem. Un viņš saka, es gavēju 2 reizes nedēļā. Pēc tā laika likuma vajadzēja gavēt 1 reizi gadā. Es gavēju 2 reizes nedēļā. Vajadzēja dot 10. tiesu, bet es dodu 10. tiesu no pilnīgi visa, kas ir manā dzīvē, ko nemaz likums neprasīja. Un mēs redzam, ka farizejam lūkšana, ziedošana, gavēšana, šī ticības dzīve nebija, lai pagodinātu un izpatiktu Dievam, bet gan lai izrādītu, apliecinātu, demonstrētu savu pārākumu cilvēku priekšā. Varētu teikt, ka farizejs lūkšanu izmantoja sevis slavēšanai.
ka farizējs savu garīgo dzīvi vai lūgšanu izmantoja kā tādu sevis reklamēšanu, paziņošanu, redziet, cik es esmu labs. Un mēs redzam, ka kad ir vienmēr problēmas tur, kur vērtējumu, jeb salīdzināšanu es daru pats. Farizējs novērtē pats sevi. Labāk jau ir, ja mēs ļaujam citiem pieredzējušiem novērtēt mani. Visvairāk jau tas ir kādā profesionālā rīcībā un darbībā, bet arī tas ir garīgā dzīvē, ka mēs atļaujam citiem cilvēkiem dot kādu vērtējumu, kādu padomu, kādu godīgu atbildi. Bet skaidrs, ka vislabākais ir sevi izvērtēt Dievu priekšā. Un Dieva vārds Bībele mums atklāja, kāds ir Dieva prāts. Un mēs varam tā padomāt, ja Dievs mums ir devis kādu varēšanas mēru, kurā sfērā es esmu labs? Jebkas manā dzīvē ir labs? Kas būtu kāds 2, 3 kvalitātes, kas būtu labas manā dzīvē? Ko es pats par to varu teikt, ko varbūt citi var teikt, ko Dievs varētu teikt un priecāties. Bet tikpat labi mums vajadzētu arī jautāt sev, bet kas manā dzīvē ir slikts? Kas manā dzīvē ir tas nepatīkamais, nevēlamais, sliktais? Salīdzināšana jeb izvērtēšana. Un visbeidzot, mēs šeit redzam to, ka Dievs dāvā svētību, Dievs dod kādu žēlastību, bet tur ir kādi nosacījumi. Un lūkojoties uz farizēju, mēs redzam, ka viņš 3 reizes kļūdījās. Farizējs kļūdījās attiecībā uz sevis izvērtēšanu, kur viņš sev uzskaitīja visu to labo un vērto, bet tas izrādījās lielīšanās un augstprātība un lepnība. Farizējs kļūdījās attiecībā uz to nožēlojamo grēcinieku muitnieku, jo izrādījās, ka viņš nav sliktais, bet ir labāks par labo. Un farizējs kļūdījās arī attiecībā uz Dievu novērtējumu. Farizējs domāja, ka ar savu pareizību viņš Dievam ir vistuvāk. Bet izrādās, ka paštaisnība un lepnums no Dieva ļoti attālina. Muitnieks, kas apzinājās, ka savas nepareizās dzīves un grēka dēļ viņš ir ļoti tālu, tik tālu, ka viņš pat acis nevar pacelt uz debesīm, piedzīvoja Dievu ļoti tuvu un reāli. Muitnieks aizgāja mājās attaisnots. Tas nozīmē, ka viņš vairāk nav vainīgs. Muitnieks aizgāja attaisnots. Viņš vairāk nav vainīgs. Viņš ir brīvs no soda, viņš ir jauns cilvēks. Farizējs sacīja, ka viņš ir labs, viņam nav grēka, un līdz ar to Dievs viņam nekādu attaisnojumu nevarēja dot, jo viņš jau sevi uzskatīja par pilnību. Farizējs kāds atnāca, tāds aizgāja, nemainīgi paštaisns un Dievu nepieņemts. Turpretī sliktais muitnieks Dieva acīs kļuva labais. Farizējs vērsās pie Dieva ar savu līdzcilvēku kritizēšanu un skatījās uz muitnieku un ieraudzīja savu pārākumu, bet muitnieks vērsās pie Dieva ar sevis kritizēšanu un ieraudzīja Dieva svētumu. Un mēs redzam, ka pazemības un bijības ceļš Dieva priekšā, savas vainas un grēka atzīšanas ceļš ved uz Dieva svētību. Neviens, kas ir augstās domās par sevi, nevar izpelnīties Dieva uzmanību. Dieva žēlastību, Dieva labvēlību saņem pazemīgais, atzīstot savu nevarēšanu un savu grēcīgumu. To atzīstot un izsūdzot,
mēs saņemam piedošanu un svētību. Un mēs redzam, ka sliktais muitnieks caur pazemību kļūst labais un aiziet mājās labāks nekā otrs. Un tāpēc tavas dzīves vērtība, jeb kļūšana par labo, ir atkarīga no tā, cik pazemīgi mēs varam būt Dieva priekšā. Pazemīgais Dieva priekšā vienmēr kļūst labs, ļoti labs. Āmen. Pielūgsim Dievu. Kungs, Jēzu, mēs pateicamies, ka Tu nāci uz šo pasauli un kļuvi tik pazemīgs līdz krusta nāvei mūsu dēļ. Un mēs pateicamies, Kungs, Jēzu, par Tavu atstāto piemēru un mācību. Kāds ir šis ceļš, lai saņemtu Tavu labvēlību, Tavu svētību? Un, Kungs, mēs saprotam, ka nekādi mūsu nopelni, panākumi, laba dzīve nevar nopelnīt, samaksāt, lai mēs saņemtu Tavu pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Tā ir no žēlastības nepelnīt mums dāvāt. Un tāpēc, Kungs, māci mums iet šo pazemības ceļu, lai mēs kļūtu labi Tavās acīs. Āmen!